Mēs atmaskojam mediju melus. Tā skatītājus uzrunā pašpasludinātā interneta televīzija KlaTV, kas izveidota Šveices sektes Organiskā Kristus paudze paspārnē. Profesionāli iekārtotā studijā moderatori piedāvā citviet it kā noklusētus faktus un viedokļus par dažādiem karstiem tematiem. Nākamās nedēļas parādīs, vai bailes un ekstrēmie pasākumi šī koronavīrusa dēļ būs bijuši pamatoti, vai arī kādus slepenus mērķus ar to visu būs gribēts sasniegt. Eiropas padome iesaka, ka nākotnē ikdienas vai oficiālajā valodā vairs nevajadzētu runāt par māti un par tēvu, bet drīzāk par vecāku daļu 1 un par vecāku daļu 2, vai vēl labāk par vecāks 1 un vecāks 2. Viena iespēja ir, piemēram, ietīt sevi un savu gultu ar alumīnija folijas apvalku. Pastiprinās aizdomas, ka aborti var izrādīties par genocīda aktu, kuru finansē valsts iestādes. Fināla mērķis globalizācijai ir visu pasaules valstu sinhronizācija, to sasniedzot caur rasu sajaukšanu. Saskaņā ar Barnetu, Eiropā gaiši brūnā rasa ar vidējo intelekta koeficientu 90 iznāk ideāli darba vergi. Konspirācija teorijas ir pat bīstamākas par dezinformāciju, jo pirmkārt tās nevar atmaskot, otrkārt tās sniedz sajūtu, it kā tu būtu noskatījies pētnieciskā žurnālistikas materiālu. Tā ir arī ar KlaTV. Šķietamajos ziņu materiālos citēti un intervēti pretrunīgi vērtēti zinātnieki un mediķi. Piemēram, par koronavīrusu, kā it kā jauna testa sērgu, runā ārsts Klaus Kunlēns, kurš līdzīgi domā par HIV. Vīrusa testi esot peļņas projekts. Lai gan argumenti izklausās ticami un kritiski un dod šo sajūtu, es esmu uzzinājis kaut ko man nevajadzēja zināt, un pārējie cilvēki ir sazumbēti un nezinu, kas notiek pasaulē, šī sajūta iespējams ir pat tāds pirmais sarkanais karodziņš, un pēc tam jau var tālāk iedziļināties tieši šajā nekorektajā loģikā. Kopsavilkums. Šo televīziju pārraida 43 valodās. Pirmie KlaTV video latviešu valodā parādījās pirms 5 gadiem, taču lielāku popularitāti tie ieguva pērn, kad aktualizējās runas par 5G kaitīgumu. Tas ir liels robots, kas izplata viltus ziņas nemitīgos apjomus. KlaTV apgalvo, ka tik plašu izplatību panāk ar entuziastiskiem brīvprātīgajiem, kuri saturu tulko un izplata bez maksas. To saka arī Facebook grupas Norūpējušies vecāki administrators Reinis Grīnhofs, kurš pazīstams kā muzikants. Mēs esam Grīnhofu ģimene. Viņš plašākai sabiedrībai zināms no LNT muzikālā šova. No muzicēšanas brīvajā laikā viņš kopā ar sievu Lieni aktīvi dalās ar KlaTV saturu. Mums ir sirds saistība ar KlaTV. Mēs pārbaudām ziņu patiesumu ikvienam tālāk izplatāmam materiālam. Pēc sižetu aizkadru balsu dažādības noprotams, ka Grīnhofi Latvijā nav vienīgie brīvprātīgie. Taču televīzija savos materiālos nenorāda ne autorus, ne izplatītājus.